Šoreiz padalīšos ar jums kādā tādā pieredzē, ko ik viens, kas man kādreiz jau kādu reizi ir dzirdējis, no manas puses šķiet nebūs dzirdējis. Stāsts ir par brīnumiem, kas notiek reizēm cilvēku dzīvē. Un tagad pie lietas būtības. Pirms kāda laika es, ejot tur, kur es devos, atradu man nezināmu cilvēka dokumentu. Dokuments, ko šī sistēma sauc par personas apliecību. Un kas notika? Tajā brīdī, kad es pacēlu šo dokumentu, es jau nākamajā acu mirklī, runa ir par tur sekundēm, varbūt pat mazāk, jau nolasīju kādu informāciju, kura man pirms tam nebija zināma. Proti, es sajūtu, ka šis cilvēks, kurš ir pazaudējis konkrēto dokumentu, ir manā tūmā un ir kaut kur tepat. Un starp citu variantu tur bija, es teikšu tā, 100 un vēl vairāk, kur tas varētu būt. Taču es sajūtu, ka tas ir tiešām daudz tuvāk nekā, es pat nevarētu to nezināt, ne pat iedomāties. Man pašam no sevis es sapratu, šāds impulss un šāda doma nevarētu tā rasties, bet tas radās tā, it kā es zinātu, tādā līmenī, ka es zinu to, ko es nezinu. Un pēc tam, kad es šo dokumentu biju atradis, es nākamajā brīdī, kad man bija tas iespējams, uzmeklēju to cilvēku, centos uzmeklēt šo cilvēku pēc vārda uzvārda, un kad es arī atradu, tad mēģināju sazināties, taču šis cilvēks tā kā nebija pieejams uzreiz, un tad es domāju, paskatīšos šī cilvēka draugos, varbūt ir kāds, kas ir šobrīd online, un tad uzrakstīšu. Un tā arī izdarīju. Es uzrunāju šo man arī citu nezināmo cilvēku, kurš pazina nozaudētā dokumenta īpašnieku. Un uzrakstot šim cilvēkam, izdevās pēc tam sazināties arī ar dokumenta īpašnieci. Tā bija kāda jauna sieviete, jauniete, kura bija nesen iegūsi attiecīgo dokumentu. Un tad es sarakstījos jau ar viņu, un viņa man jautā, kuru dokumentu viņa ir pazaudējusi, par kuru dokumentu runa. Es pie sevis tā domas neizsakot nobrīnījos, viņa pat nezina, ka ir pazaudējusi, labi, runāju tālāk. Un tad es apstāstīju, kas un kā, un sacīju, kā es varētu jums šo dokumentu nodot, un mēs vienojāmies par vietu laiku. Un kad pienāca tas brīdis, kad man bija jādodās, un es devos pa kādu sev zināmo ceļu, es pēkšņi sajūtu, atkal to pašu sajūtu, ka šie cilvēki ir tepat. Šis cilvēks, kas nozaudējis dokumentu, un kad es ieraudzīju kādu mašīnu, es sapratu, ka tas cilvēks ir tur. Un tā kā es negribēju šos cilvēkus nobiedēt, es nedevos klāt, bet es zināju pavisam droši, ka šis cilvēks atrodas tur. Jo es sapratu to, ka ja es pieiešu tajā brīdī klāt un teikšu, jā, šis ir jūsu dokuments, es zināju, ka jūs tā esat, jā, un tā, domājams, ka šie cilvēki būtu sabijušies un tiešām nesaprastu, kas te notiek. Bet, kā notika. Un tad bija tā, dokumenta nodošanas brīdī, es arī viņiem pateicu, ka jūs pabraucāt man garām, un es jau redzēju, ka arī tas noveda pie baiļu sajūtas. Tālāk es vairs neko neteicu. Dīvainākais bija turpinājums, ka pēc tam šis cilvēks mani nobloķēja, lai gan es nekādu saziņu ar viņu neveicu. Tas tā. Bet es šo vairāk pieminu ne jau tāpēc, ka bija šī dīvaina attieksme, bet drīzāk šī motīva pēc, ka redz, kā tas sanāk, ka reizēm mēs nolasām arī informāciju, kur līdz tam mums nav bijusi pieejama un kuru mēs neesam nekur mācīti, ne lasīt, ne arī saprast, ne uztvert. Bet vienkārši šie impulsi nāk un nav zināms no kurienes. Tad ir jautājums, vai tā ir tehnoloģija ietekme, vai tā ir arī garīgās pasaules ietekme. Es neizslēdzu dažādus variantus. Taču, būdams ticīgs cilvēks, es pieļauju ne tikai garīgās pasaules ietekmi. Un ticīgs tas nenozīmē, ka, ja es kaut kam ticu, ka es neuzdodu vairs jautājumus. Es turpinu meklēt patiesību, lai kāda tā būtu. Un tā arī šis stāsts, kas ir pastāstīts, īsi sakot, ir par to, ka mēs
vēl ļoti daudz ko nezinām.